Šī ir video instrukcija par to, kā notiek rezultātu paziņošana ēnu dienai 2014. Ēnu devēji skolēnu vakanču pieteikumus izvērtē un kandidātus apstiprina līdz 1. februārim. Konkursa rezultāti, ja esi apstiprināts, tiks nosūtīti arī uz tavu personīgo e-pastu ar apsveikumu. Konkursa rezultātus tu varēsi redzēt arī savā profilā, sadaļā Mani pieteikumi. Ja viens ēnu devējs ir tevi apstiprinājis, ko var redzēt pie statusa, redzot uzrakstu apstiprināts, tad no pārējo pieteikumu saraksta tev pieteikumi ir dzēsti un uzrādās kā noraidīti. Ja neesi saņēmis nekādu atbildi, aicinām sazināties ar uzņēmumu, kuru kontaktus var redzēt pie uzņēmuma informācijas, un noskaidrot. Tikai atceries, stādies priekšā, pasakot savu vārdu un uzvārdu un izskaidrojot, ka zvani sakarā ar pieteikumu ēnu dienai. Gadījumā, ja esi saņēmis apstiprinājumu vairākām vakancēm vai arī kādu citu iemeslu dēļ, tomēr nevarēsi piedalīties ēnu dienā, laicīgi par to paziņo savam ēnu devējam, sazinoties pa norādīto kontakttālruni. Ja slimības vai citu negaidītu iemeslu dēļ nevar ierasties ēnot, obligāti sazvani ēnu devēju pēc iespējas ātrāk un laicīgi brīdini viņu, ka tomēr neieradīsies. Ņemot vērā, ka uz ēnu dienā pieteiktajām vakancēm bieži vien veidojas ļoti liels konkurss, sastādot pat vairāk nekā 100 skolēnu pieteikumus uz vienu vakanci. Ja tā gadījies un esi saņēmis noraidījumu vai ēnu dienas vakanču sarakstā neesi atradis sev kāroto vakanci, noteikti nepadodies un aicinām tev savu ēnu devēju sameklēt pašam. Noteikti palūdz arī padomu un palīdzību savam skolotājam jauna ēnu devēju meklējumā. Sazinies ar no jauna izvēlētā uzņēmuma pārstāvjiem, informē par gaidāmo ēnu dienu un izsaki vēlmi piedalīties, kā arī pamato, kāpēc tieši tevi būtu jāizvēlās par ēnu viņu uzņēmumā. Tiklīdz kā esat vienojušies un esi gatavs ēnošanai šajā uzņēmumā, no 1. februāra varēs atrast sadaļu Es atradu pats sev ēnu portālā ēnudiena.lv un pievienot sevis atrasto uzņēmumu un savu vakanci kopējai ēnu dienas statistikai. Lai veicas!